Atrodamies lokšaušanas bāzē, kur pieķērām sportojot Latvijas izlases dalībniekus un treneru Edvardu Lapseņu. Sveicināti! Labdien! Pirms mēs maldāmies lokšaušanas džungļos, darētu noskaidrot, kā tad vispār radusies lokšaušana un kā tā ir ienākusi Latvijā. Par to, kā lokšaušana radusies, vēl joprojām zinātnieki strīdās. Jo viņš ir sastopams praktiski visos kontinentos, tā skaitā arī Austrālijā, kur līdz šim uzskatīja, ka lokšaušana nebija pazīstama. Un tā ir viena no tādām galvenajām cilvēces attīstības mākām, uzreiz pēc uguns iegūšana, kas ļāva spērt plašu soli uz priekšu, uz mūsdienām. Latvijā ienāca padomju gados, 60. Kā tagad ar profesionālo lokšaušanu Latvijā? Cik tā ir attīstīta un cik tas interešu loks ir liels? Te ir ar dalītām jūtām par šo jautājumu jārunā. Pirmkārt, jau tā lokšaušana ir jāsaprot, viņi ir gan olimpiskais sporta veids, gan arī daudziem kā brīvā laika pavadīšanas līdzeklis, kā izklaide, kā sportiņš, jau teiksim, fiziskā kultūra, ģimenes līmenī, kas arī, protams, ir apsveicami. Šobrīd Latvija nav nekādā spīdošajā augšgalā. Varētu teikt, ka velkamies pasti. Arī tam ir savu plusu, savu mīnusu. Bet no otras puses, protams, lokšaušana ir jāsaprot, ka tas ir tehnisks sporta veids. Un ja tas jūsu inventāriņš tur ir tāds, teiksim, ne pats labākais. Par to pašu inventāru mēs mazliet varbūt vēlāk, bet kas nepieciešams Latvijas izlasē, Latvijas sportistiem, lokšāvējiem, lai paceltos, lai būtu augstākā pozīcijā? Kā teica viens pietiekoši zināms vīriņš, kas sacūkāja pusi pasauli, ir vajadzīgi kadri. Visi izšķir kadri. Diemžēl mūsu valstī, kā daudzās citās, bet mēs to ļoti smagi jūtam. 90. gados viss pilnībā tika iznīcināts. Kaut kādā ap 96. 97. mēs vien palikuši 4 šāvēji vispār. Šobrīd jau ir 11 klubi federācijā. Tas, protams, jau veido kaut kādu masveidību, veido kaut kādu iespējamību, kad parādīsies talanti, bet kadrus tas neveido, diemžēl, jo tas pārāvums bija pārāk liels. No malas tikai izskatās, kas tur ar to loku pašaudīties, pastaipīt to striķīt, vai ne? Lai to striķīt, pastaipīt, pirmkārt vajadzīgs spēks. Kas būtu nepieciešams tam pašam iesācējam, lai viņš varētu sākt ar lokšaušanu nodarboties? Pirmkārt jau gribēšana, tā kā jau visos sporta veidos, jo tā kā pie manis atnāk jauniņai, es vienmēr prasu, kā tu sevi redzi šai sportiņā tālāk. Ja tu tās olimpiskās spēles tur neredzi, tad varbūt nav vajadzības tur hantels cilāt un atspiesties un kaut ko tur darīt. Ņem to lociņu, tur stūrītī un šauj savu prieku pēc un baudi to sportiņu. Viņš jau ir skaists un interesants. Bet, ja tu tur redzi galā tās olimpiskās spēles, tad ir jāsaprot, ka tas ir reāls sporta veids, kur ir reāli arī jāstrādā. Lūk, pieķert sportojot raidījumu skatītāji. Tagad ķersimies klāt pie inventāra. Kas tad ir tas rīks, ar kuru šauj tās bultas un nogādā mērķī? Lūk, šis ir augstas klases sporta loks, saliekts lokā atspērīgs materiāls, kur savieno striķis, stiegru. Šai gadījumā viņš ir nedaudz glaunāks. Rokturs ir atsevišķi izpildīts no viegli sakausiem metāla. Metošie elementi, ja pleci, ir atsevišķi pievienojami klāt. Papildus noteikumi atļauj šos verķus garos, kas ir stabilizācijas sistēma. Viņu funkcija ir palīdzēt tēmēt. Viņš ir garš, viņš neļauj tai rokai tur vibrēt un iet pa gaisu. Viņi ir aprīkoti ar amortizatoriem, kas uzņem to triecienu. Un trešā viņa funkcija ir pēc šāviena to loku novadīt šāviena plaknē. Šis mums ir tēmēšanas ierīts, tēmēklis. Tad vēl ir šāds izvirzījums. Viņa uzdevums ir šāviena brīdī nokompensēt bultas izliekumu. Jo tajā brīdī uz acis to nevar redzēt, tā kā tā stiegra sāk to bultu stumt, viņa uzreiz nelido, viņa vispirms izliecās. Un tad šīs verķītes viņu nokompensē. Un šeit blakus viņam ir paliknīts, ko saucam pa plauktiņu, uz kur tā bulta turās. Tad vēl ir šāda ierīce, sauc viņu pa klikeri.
kas mums ziņo, kad ir atvilkt bultu pilnā garumā. Jā, tas, lai būtu vienāds tas šāviens. Bulta izskatās apmēram šādi. Sastāv no korpusa, spārniņiem. Tā zaļā mums ir astīte, kur ievietojam. Priekšā ir tērauda uzgals, jeb cietmetāla uzgals. Viņi tiek tā arī ievietot. Zem klikeri, uz plauktiņu. Uz stiegras ir speciāli vietiņa, ko sauc par ligzdiņu, kas fiksē bultas astītes atrašanās vietu. Izmanto vēl dažādas aizsarga palīgi ierīces, tad kreisai rokai, apakšdēluma aizsargā. Iespējami triecieni ar stiegru, lieto arī krūšu sargus, kas vairāk domās, lai neķerās pie drēbēm. Lieto dažādas saites, kas notur to loku, lai viņš inertes pēc neaizlido pa gaisu. Lieto arī uzpirksteni, kas aizsargā labās rokas pirkstus no stiegras ietekmi. Lai mēs tur ātri vien neuzberžam pamatīgas tulznas. Visu šo mēs varam nopirkt jebkurā internetu veikalā, kur pārdod augstas klases sporta inventāru loku šaušanai. Bet tas noslēpums ir tur, ka nopērkot un saliekot kopā, tas jau, diemžēl, nedod to trāpījumu. Tad katra šī lietiņa ir jāregulē. Šaut mēs šaujam, trāpam arī, bet līdz uzvarē vēl ir gabaliņš. Neko darīt. Jāsamierinās. Nē, ir jācīnās. Jācīnās. Tieši jācīnās, tā. Pareizi attieksme. Nē, te nekāda samierināšanās nebūs. Samierināsimies tur. Ne? Jā. Skaidrs. Visu laikam sapratu. Nesamierināties.